Sveiki! Mani sauc Roberts Gāže, un es šodien gatavošu ēdienu ar nosaukumu pļava. Šim ēdienam vajadzēs galeti, burkānus, mazliet mozzarella siera, tomātus mazos sagrieztus pusiem, gurķu mižas un gurķu ripiņas. Sākumā mēs izveidosim lielo puķi priekš pļavas. Tur mēs noliksim galeti kā pamatni. Un tad mēs paņemsim gurķu ripiņas un liksim viņai apkārt, lai viņu nosaktu. Tad, kad gurķi galvenajai puķei ir salikti, tad mēs nogriežam mazītiņu pikucīti no mozzarella siera un ieliekam viducī, un pa viršu uzliekam maziņu gabaliņu tomātu. Pēc tam jāpaņem lielākais burkāns, kā kāds, kurš jānovieto šeit. Tur var uzlikt dažas gurķu ripiņas un novietot kā dekorus. Tur var arī uzlikt tomātu virsū. Tas ir pēc pašu improvizācijas. Tad ir jāpaņem gurķu mizas, un šeit apakšējā pusē kā kaut kādi zāli jāsaliek apkārt. Kad tas ir izdarīts, jāpaņem mazāks burkāna kāds un jānovieto labajā vai kreisajā pusē, kā paši vēlties. Un te jāpaņem vēl gurķu ripiņas un atkal jāizveido tāds kā aplis, tikai mazāks. Tur arī pa vidu var nogriezt mazītiņu mozzarellas gabalu un atkal uzlikt pa virsu tomātu. Un to pašu izdarīt arī kreisajā vai labajā pusē, atkarībā, kuru pirmo ņemot. Un tas ir arī viss, kā gatavot ēdienu ar nosaukumu pļava. Lai jums jaukas Lieldienas!